Labdien, organizatori, īpaši Raimondam sveiciens, labdien, visi Talsu ciemiņi un, protams, sveiciens visiem talsniekiem. Ko? Ir atkal maijs, ir atkal rallija laiks, pilsēta zied, dārzs zied, visa apkārtne skaista, un tas ir tas brīdis, kad jūs variet par to priecāties. Bet, lai šie prieki būtu vēl lielāki, tad mums ir kārtējais Talsu rallijs, kārtējās motosporta dienas šeit, īsti svētki, par ko mēs priecājamies jau 39. reizi. 9 galveno intrigu veidoja 5 valstu pašreizējo N4 čempionu piedalīšanās. Tie bija latvieši Aivis Egli ar stūrmani Mārtiņu Jerumu, soms Juha Salo, anglis Gais Vilks, igaunis Ots Tanaks un lietuvietis Vitautas Švedas. Visi ļoti ātri braucēji un ar lielu starptautisko pieredzi. Bez tam Aivi uzdevums bija izcīnīt maksimālo punktu skaitu Latvijas čempionāta ieskaitē, kur pretī stājās viņa galvenie šīs sezonas konkurenti, komandas biedrs Jānis Vorobjovs, kā arī Māris Neikšāns un Jānis Feldmanis. Rallijs sākās ar slaveno Strazdes ātrumu posmu, kurš sportistiem bija jāveic 2 reizes pēc kārtas. Jau sākumā kļuva skaidrs, ka slidenajos Talsu rajona Grants ceļos lielu lomu spēlēs starta pozīcija. Pirmās ekipāžas noslauka trasi no sīkajiem akmentiņiem, savukārt izdevīgākās starta pozīcijas ir apmēram no 6. līdz 10. Tā kā pēc pirmās dienas rezultātiem bija paredzēta starta pozīcija maiņa, tad konkurentiem bija jāizvēlas pareizākā taktika, lai 2. rallija dienā iegūtu labāku starta pozīciju. Jau Strazdē sevi kā pretendentu uz uzvaru pieteica igaunis Tanaks. Pirmā diena noslēdzās ar 2 ātrumposmiem Talsu pilsētas ielās, kuru galvenā nozīme bija rūpēties par šovu skatītājiem, tomēr pilsētas ātrumposmu izvērtās arī par taktiskās cīņas poligonu. Nobraukt ātri nozīmē startēt 2. dienā pirmajiem un tīrīt trasi konkurentiem, riskējot zaudēt vērtīgās sekundes. Savukārt, braucot lēnāk, pastāvēja risks neatgūt iekavēto. Rallija 2. dienā jau no pirmajiem ātrumposmiem izrādījās, ka vismaz Marko Martina audzēknim Otam Tanakam šāda izvēle ir attaisnojusies. Tomēr Latvijas čempions Aivis Egli, neskatoties uz sliktāku starta vietu, atlika tikai par nieka 2 sekundēm un saglabāja labas izredzes. Egli Jerums darīja visu iespējamo un pat neraugoties uz to, ka komandas biedrs igaunis Gross palaida Tanaku pa priekšu, lai viņš startējot ar 2 minūšu intervālu brauka bez putekļiem, mūsējie tomēr bija ātrāki. Līdz ar to šajā starptautisko rallija lielmeistaru cīņā N4 klasē uzvaru izcīnīja Egli Jerums, 2. Tanaks Krāks, bet 3. vietā somis Salo Stenbergs. Nepaveicās Aivi komandas biedram Jānim Vorobjovam no 7. apvienotās rallija komandas, kurš arī bija ļoti ātrs, tomēr stūrmaņa kļūdas dēļ saņēma 2 minūšu sodu un zaudēja reālu 3. vietu. This will be a real championship of champions. How do you feel before that? Yeah, looking forward to it. The weather is fine, so it's going to be a big race. A lot of champions, Finnish champion, Latvian champion, British champion myself, so a few other people, so it should be good. Who is your bigger concurrent? Oh, I don't know at the moment. I'll tell you after the first stage, but I think everybody, we just try and do as best as we can. Do you think it will be easy, or they are really strong? No, it's never easy. Rallying is rallying. You can have any kind of problems, but the most important thing, it's the first time in this car, so we have to make sure we get a good result. And we didn't come here to finish second place, so we're trying to win. Are you first time in Talsi? Yeah, first time in Talsi and also first time in Latvia, and really enjoying it. Hospitality has been fantastic, and tried some local food as well, which was very good, so enjoying it. Can you feel that championship is organized by a rally driver? Yeah, actually I met him, but I think the organisation has been very good so far. So if the rally runs smoothly, it's definitely been organised very well. It's not a surprise, but Latvia in terms of doing a rally, I've never been before, so it's quite nice to see. It's a high level of organisation. It's good.
Why did you agree to come here? Why? Because I've never been before. I was quite excited to come. It was a good opportunity to come and visit Latvia, and also I enjoy driving rally cars. So two of those things made the decision. And also you like rally a lot. Can you feel it, that this is a town of rally? Yeah, definitely. It's very popular. Everybody is, sometimes in different countries, rallying is not so popular, so you get a different reception, but here it's very good. Will you come back again? I'll try to, yes. People say this is championship of real champions. How do you feel before that? Very, very happy to hear about that, and of course it's good coming to here. Think it will be easy? It's not. Rally is never too easy because everyone wants to win, and of course there is many fast drivers. I try best, and we see tomorrow evening what's happened. Who are your biggest concurrent? I think Mr. Wilks going fast, of course Latvian and Estonian and Lithuanian drivers also. We'll see tomorrow. I'm not thinking about that because I need to do my own job only. I heard that your first time in Talsi. How do you like it? Yeah, nice town, nice place and good road. Very fast road, but rally is fastest sport and that's a good. We like here rally very much. Can you feel that Talsi is a town of rally? Yeah, people is very enjoy for the rally, and you see every place where you go because people are happy and always everyone say you are welcome to here and good feeling. Jā, skatāmies. Otrais numurs Juka Salo, Mirka Stenbergs, Somu čempions. Divi VD klasē pēdējo posmu nobraucot par 3 sekundēm ātrāk uzvaru ātrumposmā un arī kopvērtējumā izcīnīja Fārenhorsts. Viņam šī bija pirmā uzvara karjerā Latvijas autorallija čempionātā. 3. vietā finišēja Krišānis Caune, Vilnis Vitkovskis. Čempionāta kopvērtējumā labāko trīnieks sekojošs Kalniņš Fārenhorsts, Ivo Priedītis, Mārtiņš Vitkovskis. Kā var nebūt, vienkārši izdarīja neiespējamo, nobraucis līdz galam Talsi rallī, kas cimtā nebija izdevies vēl nevienam, un vēl pirmā vieta. Vienkārši fantastiski. Uzvara bija viegla? Nebija viegli. Vakar zaudējām 22 sekundes, bijām aiz zigi, un šodien viss tas bija jāatgūst, tā kā šodien visos dopos uzrādījām labus laikus, ātrāks par viņu, un rezultātā 2 sekundes priekšā viņam. Sezonas kopvērtējumā, kurā vietā esat tagad? Es pat nemāku teikt, tad jāskatās, bet zigs ir vēl priekšā, jācīnās vēl ir. Kurš bija interesantākais dops? Interesantākais noteikti bija garais dops pēdējais tas ir, jo pirms tā mēs sekundi bijām no ziga un vienkārši bija ātri jābrauc, jo zinājām, ka viņš arī nepadosies tā viegli. Un tāpēc devām, cik varējām. Visu pārējo, tad atcināt to mikrofonu kājās, jā. Šī ir pie vīka šodien vietā televizīja sensācija laikam ir sagatavojuši. Protams, ka tas ir Pārīņš, kā viņu vietējie sauc, Jānis Pārēkars. Ar savu stūrmani Igaru Smaiži, kā vēl uz rocenīt arī kaut ko paraut, tā nemaz nav. Ja baigi saniknojās, tad var arī ar šitādu auto uzdriftēt pat ar tik milzīgiem ripuļiem, kā tur tagad visu. Nāc, arī izdarīt, galam savs pasīts aizmugurē. Nāc, es jau neizdarīt.